Labrīt! Vēlreiz tātad. Labrīt! Kā tu jūties? Kurš jūtās slikti? Opā, 1, 2, 3 pāris rokas. Labi, tad varbūt tās mūsu kopējais novēlējums varētu būt tās, lai tu šodien jūties labi. Es nezinu, kas ir vajadzīgs, lai tu justos labi, un es to bieži pat nezinu, kas man ir vajadzīgs, lai es justos labi. Bet, slavu Dievam, viņš ir. Amen? Vai esat izgojušies? Aizdomīgs skaņas. Kāds jā, kāds iespējams nepārāk. Pēduši esat? Varbūt tās tur un dot Dievam par mūsu pavāriem. Diezgan pārliecinoši. Mēs jau te kādreiz runājam, kā te nometnē varētu izskatīties, kāds prasa, kas kā. Es saku, ja tauta ir pēdus, tad man šķiet ir ok. Jo bīstamais moments ir tad, ja karots sāk skanēt ļoti apakšu. Jeb ar kļodām pa galvu sāks īst vienotā ritmā, vienā prātā. Tad var būt bīstami jau. Bet kamēr šīs skaņas nav, man šķiet ir tīri ok. Tātad, trešdien, pirmais dievkalpojums. Prieks jūs visu šeit redzēt. Un, kā vienmēr, nedaudz varbūt tās informatīvā sadaļa. Un, ja jau mēs runājam par ēšanu, Kaspar, nāc padalies ar kādu liecību. Nezinu, kāda ar tavu. Labi, gan es arī tas domāšu, kā tev jāpār. Tā, organizatoris jautājums. Pēc pusdienām pavāriem ir jāsamīzo 80 kg kartupeļu. Viņas pašas to netiks galā, mums būs jāpalīdz. Ja man neuzaicinātu šito norganizēt, es pats neietu, bet tā kā man pieaicināja norganizēt, es pats arī iešu mizot. Restīvi, mums vajag 5 komandas pa 4 cilvēkiem. Katrā kaut kāds, 20 minūtes varētu pamazot. Ilžu knaču. Tātad pirmie 2 vārdi ir Kaspars un Ilze. Pirmajā komandā. Tu pie mums, jā? Tā, tad sauciet vārdus Ilzē, viņa pierakstīs. Vadījums? Kas vēl bija? Varbūt uz šito var uztaisīt sacensības uz ātrumu, bez tam uz mizošanu? Būs grūti nomērīt. Bija ideja. Varbūt izdomāsim. Okay. Tāda otrā komanda. 14:20, otrā komanda. Sauciet vārdus. Veronika, 2. Brigita, 3. Ginta, 4. Ir Ginta. Tātad, tagad iet runa par 14:40. Sauciet skaļi vārdus. Gunta, Evita, Anete. Kas vēl? Ivo. Tagad uz 15. Skaidri sauciet vārdus. Kristīna sadzirdējām. Dāvids. Toms un Mārtiņš. Linda. Kā? Linda. Sorry. Linda. Un tagad 15:20. Skaļi vārdus sauciet. Dāvids. Elīna. Dāvids. Dāvis. Vēl 2 vajag. Ališa. Un pēdējais. Tev ir pilns komandas? Jā. Varbūt nosauciet toreiz laiks un cilvēks. Tātad 2:00 komandā Kaspars Ilze, Vita, Vadims. 14:20 Veronika, Gunta, Brigita un Ginta. 14:40 Gunta, Evita, Anete, Ivo.
15. Kristīne, Toms, Mārtiņš, Lita. Un 15.20 Elīna, Dāvis, Ališa un Guntis. Ja viss problēmas ir vienkārši risinātos, tas bija viegli. Vēl vajag Pakāpīt augstāk jau tagad, jā? Ņemam smagāk kategoriju. Vajag pēc katras ēdienreizes divus cilvēkus, kuri palīdz nokopt galvas tajā pašā virtuvē. Tas, man liekas, reāli būs kaut kāds 5 minūtes maksimums. Tātad, kurš piesakās uz pusdienām? Pēc pusdienām. 2 cilvēki. Ja? Pierakstīs. Viens cilvēks ir, kurš vēl? Kristīna. Super. Tātad, pusdienām mums ir tagad vakariņā. Sakiet vārdus. Kristīna, Linda. Pierakstīs Ilža. Un tad tu uz naktsviņām, ja? Bet zini, ka naktsviņas beidzās ar 2 naktīm. Nav problēma. Bet tur nav daudz ko brīvīt. Tur īstenībā varbūt pat nevajadzēs. Pieiesiet, vajadzēs, nē. Tikai, ja gadījumā kāds pie galda aizmītas, ja pajautājiet, kur jāaiznes. Visi, paldies, kas man. Tā, tas bija vēl vienkāršāk. Mārtiņ. Tagad tiešām nopietni pakāp augstāk, jo. Kasparam sveiciens no Mārča. Pazvana viņam uzreiz. Pa virtuves jautājumiem. Tikko Mārcis zvanīja, saka, vai ločmēls ir? Ir. Iedot nevaru runāt. Krauji ir. Iedot nevaru runāt. Jā, izaicinājums. Lielākoties atgādinājums. To, ko mēs vakardien iesākām, man vajag patīk tas challenge. Tātad, ja ēdam ārā, trauks novācam mēs sevis. Ja ēdam iekšā, arī trauks novācam. Ja ņemam no virtuvītes, smukās krūzītes, dzeram ārā tēju, dēju ko, aiznesam pēc tam īsā pakaļ. Es skatos, ka kas jau sāk notikt pozitīvs. Es domāju, ka līdz sestdienai mēs būsim ietrenējušies, vai ne? Un nākošais gadu ies vēl vieglāk. Tā, ka, trenējamies forši. Par toaletēm. Man ir liels gandarījums par, tās sieviešu meiteņu atsaucību toaletes tīrīšanā. Paldies Dievam, paldies šiem cilvēkiem. Praktiski mēs esam gan visi nofraktējuši. Ir vēl palikusi 5. sestdiena tīrīšanai, tā kad ir vēl vakants pieteikties. Jā. Vīru tīrīšanas komandā man ir super prieks par to vīru, kas ir vakardien mēs sveicām dzimšanas dienā, ja? Jo viņš šodien teica, ka viņš arī var kaut ko padarīt. Tad rezervistos man ir Ingus, bet es viņu vēl nelietoju šī sakarībā, tāpēc, ka es zinu, ka ir vēl vīri, kas varētu vienreiz dienā toaleti iztīrīt. Ja? Vīri, jūs esat vai ne? Tie, kas dzīvo teltīs un mājiņās. Nav, ja? Vīri teltīs un mājās vairs nedzīvo. Vairs nedzīvo, viņi dzīvo mežā, to neizmanto. Jā, bet kungi, bet par to toaleti nopietni, ja? Bija kāda draudz, kur sākoties Bībeles skolai, zināt, ko viņi darīja pirmajā nodarbībā? Viņi nolika uz skatuves toaletes podu un mācīja lietot toaleti. Es domāju, ka mums tas nav jādara, bet vīri reāli aiz sevis vismaz to puļķīti nospiediet. Jūs zināt, pa kuru puļķīti iet runa. Jā. Tā kā tas ir, baigais čēliņš vīriem vispār, es skatos kā momentu, tas ir. Variants vēl ir zaļie meži. Jā, ok. Tā, vēl viena lieta. Atgādinu par basajām kājām. Mums, diemžēl, jau ir pirmais upuris. Ir atrasta pirmā nagla. Tur jāpaskatās būs
tajā bērnu tajā atrakciju laukumā, puķītī, kur ir kaut kur naglubi izlīgus ārā un tad puisis ir uzduries uz viņas. Bet teritorijā ceļš pa ceļu, naglas ir, stikli ir. Lūdzu, kas esam pieauguši, sekojam sev līdz un arī mazākajiem un vienkārši paskatāmies, lai šādu atgadījumu nav vairāk. Lai Dievs dod, ka vienkārši nebūtu. Tā kā tie tādi vairāk aicinājumi, tād vēl ir atkal tāds lūgums, ja, kad viss šitas te veiksies, vīri pienāca pie maniem, ja, par to krovitīšu tīrīšanu. Vienkārši vēlreiz atkārtinu. Vēlreiz pa lielam, tas ir viss, lai Dievs jūs svētī, lai labu dienu. Paldies, Mārtiņam. Kurš vakar piedalījās sporta sacensībās? Kā jums patika? Bija labi? Šodien varētu būt turpinājums? Jā. Un kā jums patika, ja būtu sporta aktivitāte, kur ir nepieciešami skatītāji? Skatītāji ir izmiruši. Tas ir laikam līdzīgi kategorija tā kā mamuti vai dinozauri. Skatītāji, jūs interesētu sporta sacensības, kurš būtu interesanti vērot? Gatavi? Vajag? Skatītājs. Vajag, jā? Nāc kādu padalies bišķi. Šodien atšķirībā no vakardienas nebūs tik daudz šīs dažādības. Tas būs diezgan varbūt vienveidīgs sporta pasākums. Es domāju, viņš nebūs viennozīmīgi nebūs garlaicīgāks vai neinteresantāks vai ne arī azartiskāks savu veidā. Tāpēc es aicinu, ka mēs visi varētu ņemt dalību tur. Tas nebūs nekas sāpīgs, vajadzētu tā būt. Kaut arī varbūt arī sāpīgi nedaudz, bet mēs dalīsimies, būs iespēja visiem piedalīties, un tas būs sadalīts pa vecumu, pa dzimumu, jo būs iespēja bērniem savu tādu nelielu sacensību izveidot konkursiņu, tā kā tad arī atsevišķi sievietēm, atsevišķi džekiem, vīriem, un arī jaukti. Viņš un viņa. Tā kā būs četras tādas grupas, viena disciplīna un vēl milzīgāks balvu fonds par akadēmiju. Tā kā pēc pusdienām es atkal ņemšu mikrofonu rokā, es jūs aicināšu. Ja nevēlaties galīgi piedalīties, tad nāciet skatīties, un es domāju, arī pēc pirmām skatīšanās reizēm arī jūs gribēsiet piedalīties. Gads jums speciāli nemin, kas tas varētu būt, bet viņš vēl tā pašukspēja. Man ir sajūta, ka skats varētu būt interesants. Tā var teikt, jā? Interesants. Interģējošs. Skatītājiem tas noteikti būs interesants. Nē, skatītājiem, jā. Tā kategorija ir vajadzīga, ne? Domāju, noteikti. Jo tie, kas neredzēs, nožēlos. Varētu būt, ka bieži šāds skatu negadās. Tu tā sāki. Tu zināji. Labi, gadu, paldies. Andri, Valdmani, tu sēdēji saules spīdāt, es tev neredzēju. Arī kādu sporta jautājums. Jā, ir doma uztaisīt naktsspēli, ko jūs sakat? Gribētos? Man vajadzētu zināt, cik būtu spēlētāji reāli naktsspēlē. Ja jūs varat paceļiet rokas un turiet gaisā rokas, ja jūs gribat šovakar piedalīties naktsspēlē, jo no tā izriet kāda būs spēle. Izskatās pagaidām 7 cilvēki. Ok. Skaidrs, karoči līdz 10, apmēram 10. Labi, paldies. 10 pašlaik zāli, teiksim, no sēdienas skolas 5, 10 klāt. Jā. Vēl teritorija 20, 15. Dar? Varētu būt, jā. Nē, man vajadzēs atrast. Un doma ir par šovakaru vai par rītvakaru? Es domāju šovakar. Šovakar, jā. Tātad nopietni, ja, teiksim, ja cilvēki gatavojās, tad arī tie, kas jūs esat ieinteresēti, varbūt pasakāt, jūs zināt kādu savus draugus paziņas, kas nav zālē, ka šovakar varētu būt naktspēle ap pulksteni. Tad, kad visi beidzās šeit, Jā, kad beidzās šeit. Tad tur tās maizītes, un tad mēs tiekamies uz noteikumu.
nakts spēle aizņem apmēram cik laiku? Stunda. Ja gribi, tad vairāk. Tātad ātrāk par 5 no rīta, gulēt neķēki. Ok, paldies, Andra. Tā, sporta aktivitātes, un kā jūs dzirdējāt, tad zēns tur jau ir uz vienas naglas uzrāvies. Es varu tev paaicināt? Mikrofons. Un aizlūdzu par to, vai šie negadījumi nav. Mums nav vajadzīgi šeit negadījumi. Šeit ir Dieva bērni, šeit ir nometne. Mēs esam savākušies tā kungu priekšā, un vienkārši, lai viss ir ok. Cilvēkiem par svētību, Dievam par godu. Varbūt piecelsimies. Tēvs, es nāku vēl vajag priekšā, kungs, un pateicos Tev par šo brīnišķīgo dienu, Tēvs, ko Tu mums esi devis, kungs, un tiešām milzīgs paldies, ka Tu esi līdzās, ka Tu esi šajā vidū, Tēvs. Mēs tiešām uz Tevi varam paļauties, kungs, un ka mēs tiešām varam savu plecu balstīt, Tēvs, uz Tevi, un mums ne par ko nebūtu jāuztraucās, Tēvs, nejāpārdzīvo, kungs, tāpēc Tev lūdzu, kungs, svētī katru vienu, kas ir šeit, Tēvs, gan māsas, gan brālis, Tēvs, un arī mūsu bērniņas, Tēvs, kas ir kopā ar mums, un tiešām, kuriem ir ļoti vajadzība, Tēvs, Tavu palīdzību, Tavu apsardzību, Tēvs, un es tiešām Tev lūdzu, kungs, izlaiž savu svēto garu, Tēvs, par šo nometni, kungs, par katru vienu, kas ir šeit, Tēvs, un es tiešām Tev lūdzu, Tēvs, arī svētīt tos, kuri ir ceļā uz šejiem, kungs, un kur arī savu iemeslu pēc, Tēvs, nevarēja šeit ierasties. Tiešām, Tēvs, Tev pateicos draudzes vārdā, kungs, par Tavu labvēlību, Tēvs, par Tavu mīlumu, kungs, un tiešām var just Tavu mīlestību, Tēvs, ka tiešām viņi plūst augaļām, Tēvs. Es tiešām Tev pateicos, kungs, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Svētīšu šodienu, Tēvs, un svētī arī nākamās Dievs, Tēvs, un tiešām nedēļas nogalu, kungs. Visu gods un slāvu Tev, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies, Ivar. Kā jau mēs minējām, tad nometne izmaksā kādas finanses un dalības maksas, jūs zināt, 50 eiro, bet šī dalības maksa nesedz, un visdrīzāk arī nesedz šogad viss izdevums, un es atkal vēlos jūs vienkārši aicināt un atgādināt, tātad šeit ir ziedojuma draugs, Lūdzam kungam, varbūt viņš kaut ko runās tavā sirdī par kaut kādu summu. Man ir grūti vēl pateikt, orientējušās izmaksas, cik varētu būt, es vakar apmēram mēģināju piemest, ceru, ka vakar pusē varēšu pateikt precīzāk. Tātad būs nepieciešama kāda papildus izmaksas, bet lai tas nav sloks uz tev. Vienkārši būsim atvērtam tā kungu priekšā, ja viņš runā, tad ziedot draugs šeit ir un visu nedēļu viņš arī atradīsies. Kā pēdējo no manas puses es gribētu aicināt mūsu priekšā tagad Kitiju, kas vēlējās dalīties ar liecību. Labrīt visiem. Es gribēju pastāstīt, ka es vakardien piegāju priekšā un es dabūju vēlēs runāšanu. Un, paldies Dievam! Tas viss bija tā, kad es gāju uz Bībeles stundām un mums bija tieši par garu dāvanām, un tur bija tā kā pateikts, kad pirmā pazīme, kad tev svētais gars iekšā, kad mēlēs runāšana, un man visu laiku bija tā, es agrāk gāju pusauģu gados teātra pulciņā, un tur bija tādas tehnika, kad imitē tā kā svešu valodu, pats kaut kā imitē svešu valodu, un man visu laiku tas jaucās pa galvu, un es arī, kad dzirdēju, ka cilvēki mēlēs lūdz, man uzreiz, es sapratu, ka tā nav spēle, bet, es to nejūtu sevi iekšā, tā kā, ka tas būtu tā kā pa īstam, un man ļoti gribējās tās mēles, un tad es lūdzu tā kā Dievam, lai viņš man dod, un lai tas tiešām ir tā pa īstam, ka, tas nav no manis, bet tas ir tā kā no viņa. Un es tā kā lūdzu, bet ne jau tāpēc es priekšā gāju. Es lūdzu Dievam, bet es piemirsu. Un vakardien es gāju priekšā, tāpēc, ka es gribēju atdot savu dzīvi Dievam. Bet es dabūju vēlēs lūkšanas, un es gribēju iedrošināt cilvēkus, ja kaut vai mazākais aicinājums ir, kad šeit aicina priekšā, ja tev ir sirdī, vai tu kaut ko sajūti, nāc noteikti priekšā.
Un arī, ja, teiksim, tev kāda balss galvā saka, ka nē, tev jau tur nav jāiet priekšā, nē, tev jau vajag uz stoleti, nē, tev vajag gulēt, tad noteikti nāc priekšā un gaidi, kamēr neej vienkārši prom, kamēr tu nedabūji to, kaut ko vismaz no Dieva. Paldies, Dievs ir brīnišķīgs un labs un visa slavu viņam. Paldies par šo brīnišķīgo liecību. Un tā ir liecība no cilvēka. Jā, svētā gara kristības ir domāts un paredzēts ikvienam kristietim, ieskaitot ar līdzējušo zīmi, lūgšanu, nelēs. Un tie, kas jau lietojot šīs lietas, kas esat saņēmuši, jūs zināt, kādas svētības nes līdzi. Ja gadījumā kādam vēl šī lieta nav, zini, tas kungs to vēlās, viņa vārds skaidri par to runā. Es atkārsam kungam šajā jautājumā, jebkurā citā jautājumā, sagaid no tā kunga. Viņš ir brīnišķīgs. Amen? Amen. Un tagad pāriesim tālāk. Ir dievkalpojuma sadaļas un šorīt Valters. Labrīt. Ja Iesajas grāmatā Dievs nebūtu salīdzinājis visu Izraēlu tautu ar Jākobu ar tārpiņu, tad es neuzdrošinātos rādīt jums kādu bildi, bet tā kā esmu lasījis šādu salīdzinājumu, es gribēju parādīt jums kāds dažus fotoattēlus. Šis ir gliemezītis. Viņš ir tādā pozā, kā daudzi no mums. Jo īpaši nometnes pirmajā dienā, bet ne tikai saistībā ar nometni, ar tādu garīgo stāvokli mums pret pasauli. Un gliemezītim šāda poza ir tajā brīdī, kad viņam kāds ienaidnieks, viņš jūt kādus draudus vai ienaidnieku apdraudējumu. Un to līdzību, ko Dievs man deva, tā nav tā poza, kurā viņam vajadzētu būt. Tā nav tā poza, kad mēs esam ielūkušies sevī un vēl kaut ko virsū sev uzkrāmējuši, kā Dievs mums ir paredzējis. Otrā bilde ir nedaudz savādāk. Šis ir jau gliemezītis savā paredzētajā pozīcijā, kad viņš ir pilnā augumā un radziņi ir uz augšu. Bet ir vēl kāds gliemezīšu veids. Jo tajā līdzībā, ko es redzēju, ko Dievs man atklāja, kad tā mājiņa, kas ir viņam uz muguras, tas ir kā liekais smagums, ko viņš velk sev līdzi. Bet ir kāds cits gliemezītis, cits suga. Citiem vārdiem sakot, jauns radījums. Un trešajā bildītē ir parādīt gliemezītis, kurš ir atvērts, kuram ir radziņi uz augšu un kurš vairs nevelk nekādu smagumu sev uz muguras. Un es gribu, lai mēs aicinām vienkārši, kad pārdomā to savu stāvokli gan dzīvē, gan nometnē, ka mēs esam pirmā dienā ieraušies sevī un nelabprāt ejam, jūtam kaut kāds jocīgs apdraudējums, kur te nav, jo šī ir teritorija, kurā valda Jēzus Kristus. Bet arī dzīvē, kad šie radziņi, tas pirmais mana pirmā sapratne šajā līdzībā bija par paceltām rokām slavēšanas laikā. Šie radziņi ir kā paceltas rokas slavēšanas laikā, un bieži vien, kad mēs jūtam kādas brāzmas vai kādu ienaidnieku saucienu, kā šeit jau māsa dalījās par tolietu vai ēšanu, tad mēs kļūstam arvien pragmatiskāk, un tad mēs slavējam vai esam slavēšanas laikā, un tad rokas mums jau kabatās vai aiz muguras,
Bet es nesaku, ka tas ir slikti. Bet es lasu 1. korintiešiem vēstuli 6. nodaļā no 19. līdz 20. pantam. Tādus vārdus 1. korintiešiem 6. nodaļa no 19. līdz 20. pantam. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un kad jūs nepiedarat paši sev. Jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Otra rakstu vieta Galatiešiem 5.13. Galatiešiem 5.13 ir teikts, jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, bet pretī kalpojiet citam mīlestībā. Angļu valodā šajā pantā rakstīts, jo jūs, brāļi, esat aicināti svabadībai, tik ne tādai, kas vairo jūsu patmīlību. Latviski mums ir kā ne tādai, kas dod vaļu miesai. Respektīvi ne tādai brīvībai, kas mums ļauj kļūt, būt patmīlīgās pozās vai tādās, kurās mums ir ērti būt. Un Iesajas grāmatā 45. nodaļā ir vēl kāda rakstvieta, kad ir kāds pravietojums, kad būs viena diena, kad visi ceļi locīsies Dievu priekšā. Un ar šīm 3 rakstvietām es saprotu, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mūsu miesa kalpo tām pašam kungam, kam kalpo mūsu gars. Bet nevienmēr tā ir. Citreiz mēs esam kā nelietot istaba ar sasmukušu gaisu kādā vietā. Ne tāpēc, ka mēs neesam atmestīti, ne tāpēc, ka mēs esam brīvi, bet varbūt tāpēc, ka mēs esam uzlikuši paši savu kādu rāmīti virsū. Un es par šiem liemzīšu anteniņām, es sapratu, ka tā ir tā brīvības apliecinājums, ka viņš jūtās droši, ka viņš zina savu vērtību un zina, ka viņš nav apdraudēts. Un šī ir tā vieta, kur mums nav jājūtas apdraudēti un kur mēs varam noņemt kādus rāmīšus, ko mēs paši sev esam uzlikuši. Es domāju par šīm paceltajām rokām, un es pēc tam Dievs vadīju domāt arī par citām, varētu teikt tā, slavēšanas lūkšanu pozām, kas, manuprāt, apliecina to, vai mūsu miesa, vai mēs savu miesu esam pakārtojuši mūsu garu vēlmēm. Mūsu gars ir labprātīgs slavēt to kungu, bet vai mūsu miesa? Es kādreiz biju luterāņu draudzē, un man likās, ka šī poza ir domāta tikai luterāņiem. Bet es gribu teikt šodien, ka tā nav taisnība. Nomesties ceļos, tas ir arī mums šodien. Man kādreiz likās, ka nomesties uz savu vainu ir musulmaņu poza, bet tā nav taisnība. Man kādreiz likās, ka paceltas rokas tas ir tikai mūzum vai pentekostiem, bet arī tā nav taisnība. Es nesaku, ka pacelt rokas vai nomesties ceļos vai nomesties uz savu vaigu ir labāk kā stāvēt vienkārši vai sēdēt, bet es aicinu tevi šorīt izvērtēt, vai tavu miesa kalpo tavu garu vēlmi. Gars ir labprātīgs kalpo tam kungam vai tavu miesa tāpat. Ja tu nekad neesi pacēlis rokas slavēšanas laikā, ja tu saki, ka mans izpausmes veids ir stāvēt mierīgi, rokas gar sāniem, es tev aicinu pārbaudīt savu sirdi, vai tiešām tas ir tā. Es nesaku, ka mums visiem vienmēr jābūt paceltām rokām, vai visiem jāceļās, jābūt ceļos šodien, vai uz savu vaigu, bet pārbaudi savu sirdi un izvērtē kritiski, vai nav tā, ka tā svabadība, ko Kristus mums ir devis, tev kalpo par patmīlības ieroci, lai tu saki, es esmu brīvs darīt, kā es gribu, tāpēc es nemetos ceļos nekad. Mūsu miesai viss šīs pozas ir domāts, lai pagodinātu Dievu. Un vienkārši paņem nost to rāmīti, ko tu visticamāk pats esi uzlicis, vai tavu garīgā pieredze, vai tavu reliģiskā pieredze tev ir atstājusi, kad kaut kādas konkrētas pozas, konkrētām konfesijām, konkrētiem brīžiem.
miesai ir jākalpo garam. Ne garam miesai. Ne miesai garam. Un patīk, ka esmu vakar slavēšanas laikā, bija kā brīnišķīga dziesma. Vai vārdi, kad Jēzu atpestīts patiesi brīvs. Mēs Jēzu atpestīti, mēs esam patiesi brīvi. Un ja mēs garīgi esam atpestīti, tad miesai ir jāsako. Un vienkārši jūs aicinām, ka mēs varam doties tad slavēšanā. Mēs slavējam to kungu un noņem varbūt kādu rāmīšanu, kas tev ir vilcies līdzi. Ja tu nekad neesi pacēlis rokas slavējot, izdari to šodien. Ja tu nekad neesi bijis uz ceļiem to kungu priekšā uz vaigu, izdari to šodien. Sveicam, ka slavētājiem ir nākt un mēs varam dot kungam. Debes Tēvs, es pateicos par kaut, ka tu esi labs Dievs. Un ka tu esi tas, kas mums ir atpircis no vēlna varas, no grēka varas, no pazudušās dzīves, no nolemtības, no bezcerības, no sātana iecerēm. Paldies, Jēzus, ka tev vienīgiem ir spēks un vara mūs atpestīt, un ka tu to arī ar mums dārbiņiem izdarīji. Paldies tev, Jēzus, ka tu esi nonācis pirmais pie mums, nevis, ka mums vajadzēja tikt līdz tevim. Paldies, Dievs, ka tu mūs pirmais mīlēji, ka tu mums esi atstājis brīnišķīgu paraugu un lielu iespēju šajā dzīvē praktizēt to, ko tu mums māci. Mīlēt citus, mīlēt tevi, Jēzus. Es tev lūdzu, ka tu, kungs, ka tu atver mūsu logus, mūsu miesas logus, mūsu miesa. Tu esi viņu radījis. Tavs vārds saka, tas nav domāt mūsu miesa netiklībai, bet tam kungam. Mūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Es lūdzu, ka mēs atveram tos logus, mūsu miesas logus, kurus mēs neesam lietojuši, lai pagodinātu tevi, Jēzu, kad svaigs gaiss ieplūst. Kad svaigs gaiss ieplūst, Dievs, un ka mēs noņemam tās ķēdes, kuras mēs paši nemanot, varbūt esam vēl atstājuši, lai gan nekādu pamatu vairs nav viņām būt, jo tu mūs esi brīvs darījis, Jēzus. Halleluja. Es tev lūdzu, kungs, ka tu atbrīvo mūs, atbrīvo šajā rītā no sirds, ka mēs varam slavēt tevi, pielūgt tevi un pateikties tev, Jēzu. Jo tas, ko tu izdarīji mūsu labā, ir tik liels, ko neviens cits nekad vairs nevarēs izdarīt mūsu labā. Paldies tev, Jēzus, ka mēs jau esam saņēmuši šo lielo dāvanu. Paldies tev, Jēzus, ka tu jau esi parādījis mums jaunu ceļu, jaunu šauru ceļu uz gaismu dzīvību. Paldies tev, slavu tev, Jēzus Kristu. Halleluja. Usticība.
žēlastība pār mums. Teicim, tu kungu visas tautas, slaveni Kungu visas tautas, pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Tā kunga uzticība, tā kunga uzticība, tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Tā kunga uzticība, tā kunga uzticība, tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Izglābdienā.
dosies pie mums, rokas pacelsim, viņš te pacels mums, kungu slavēsim, viņa izglābīja. Tieksimies pie tā, jo viņš ir ar mums, viņu mīlēsim, jo viņš mīl jau mums, sirdis sirdis mums, rokas šķīstīs mums, sirdis mosītās, lai dziedēs Yeah.
tavā priekšā, jo kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Un es tev pateicos, Dievs, ka tu esi šeit, kungs. Tiešām paldies, ka tev valda tava brīvība, kungs. Un tad, ka mēs tiešām varam visu atdot tev, visu nolikt pie tavām kājām, lai brīvi varētu priecāties, Tēvs, par to milzīgo dāvanu, ko tu mums katram esi devis jaunu dzīvi, Dievs. Jā, paldies tev par tādu laiku, Dievs, ka mēs varam nākt tavā klātbūtnē, vienkārši priecāties, pielūgt tev, slavēt tev, baudīt tavu tuvumu, Dievs. Slavu tev un pateicību, slavu tev, Dievs, slavu, kungs. Amen. Tevi,
Paldies Tev, kungs, ka mēs esam atpirkti ar Jēzus Kristus dārgajām
asinīm, un, kungs, mums ir droša paļāvība, kungs, ka mēs skatīsim Tev vaigā, un esam būt droši, kungs, ka Tu mūs pieņem, ka Tu mūs sagāji, Dievs, un Tu mūs sauc vārdā, Dievs. Paldies Tev, kungs. Kungs, visu gods un slāvu, Dievs. Kungs, ļauj mums Tev doties. Kungs, mums Tev piedzīvot, kā man nekad līdz šim, kungs. Dievs, nāc, kungs, mājo mūsu vidū, kungs, mājo mūsos, kungs, šajā vietā, Tēvs, mēs pagodinām Tavu vārdu, Dievs. Kungs, mēs esam Tavā priekšā.
Šī mīlestība ir daudzreiz dziļākā, sirds mieru tevī rod, tas mani pārsteidz. Šī mīlestība ir daudzreiz dziļākā, sirds mieru tevī rod, tas mani pārsteidz. Šī mīlestība ir daudzreiz dziļākā,
Dievs, mēs pateicamies Tev, ka varam šodien būt šeit Tavā priekšā. Paldies Tev, Dievs, ko līdz šim jau Tu esi darījis pie mūsu sirdīm, pie mūsu dzīvēm. Paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev, Kungs, ka Tu runā. Paldies, ka Tu mūs pagātini. Paldies Tev, Dievs, ka Tu vēri vaļā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu cieni. Paldies Tev, Dievs, ka Tu atbrīvo. Paldies Tev, Dievs, ka Tu piepildies savu svēto garu, Dievs. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Paldies Tev, Dievs, ka pāri visam, Dievs, Tu piepildies savu mīlestību, Dievs. Halleluja, halleluja. Mēs pateicamies Tev, Dievs. Mēs pateicamies Tev, Dievs. Mēs pateicamies Tev par Tavu mīlestību, Dievs, kur Tu esi izlējis mūsu sirdīs caur savu svēto garu, Dievs. Paldies, mēs slavējam Tev, mēs pateicamies Tev, Dievs. Halleluja, halleluja. Jo tad Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai to pazudinātu, tiesātu, iznīcinātu, bet lai to glābtu. Paldies Tev, Dievs, par Tavu mīlestību, kas glābj. Paldies par Tavu mīlestību, Dievs, kas glābj, Dievs, kas dziedina, kas maina. Paldies Tev, Kungs, par Tavu mīlestību, kas izkausē. Halleluja. Paldies Tev, Kungs, mēs slavējam Tev. Paldies Tev, Kungs, lai līdz Viņu, lai piepildu mūsu sirds, Dievs, Tavu brīnišķīgā mīlestību. Paldies Tev, Kungs, vairāk Dievs, Tavas mīlestības. Svētais Gars, mēs lūdzam sagatavo mūsu sirds. Dievs, mēs zinām, ka ticam, ka Tu gribi runāt uz mums katru dienu, dod dienišķo maizi. Kungs no debesīm. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Tavas mutes, Dievs. Tad, no Kungs, Tu runā, Dievs, šajā rītā, lieto savu kalpu mutā, Dievs, mēs pateicamies, ka Viņš var būt mūsu vidū. Dievs, mēs lūdzam svaigu Viņu, lieto Viņu, dod drosmi, dod spēku Viņu, Dievs, ka runāt Tavu vārdu un pateikt to, kas mums ir jādzird. Svētais Gars paralēli darbojas šim vārdam, Dievs. Dievs, ka Tu pieskaries sirdī, Dievs. Ka Tavs vārds dziļi spiežās mūsos, ka tas runā, ka tas maina, kausē, ārdi, lauž, iedrošina, stiprina. Kungs, Tu zini, kas mums vēl tur jādarās. Svētais Gars, Svētais Gars. Tu esi brīnišķīgs. Paldies, ka Tu esi šeit. Lai Jēzus vārds ir pagodināts. Svētais Gars dar to dzīvi. Halleluja, halleluja. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu sagatavo mūsu sirds. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi šajā vietā, lai atklāts
vārdu, lai mēs to saprastu, lai tas no prāta Dievs aiziet līdz mūsu sirdīm, Dievs, lai tas kļūst reāls mūsu dzīvē, ka varam to pielietot, Dievs. Halleluja, halleluja. Paldies Tev. Kungs, lai Tev viena ir visas slāva, gods un pateicība. Jēzus Kristus brīnišķīgajā vārdā. Visu draugs teica. Amen. 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 Jūs varat apsēsties. Paldies slavētājiem. Paldies par brīnišķīgo laiku. Mēs varam paudīt un pielūgt un slavēt.